Klau X5 G sērijā facelift modelis. X5 ir viens no populārākajiem SUV BMW modeļiem. To arī mēs varam redzēt Latvijā, ka X5 ir vispopulārākie. Ja paskatīsimies tuvāk, tātad kas ir šim auto, redziet, mums ir karbona eksterjera paka, pareizais izskats, tātad krāsa, melnie diski, sarkanie supporti, R22. Uzreiz mašīna izstāsta tātad ar visiem pareizajiem elementiem. Shadowlinā uz melnajiem diskiem izstāsta tā, kā viņai ir jāizskatās. Aizmugurējās lampas tātad arī dod skaistu kontrastu ar Brooklyn Grau krāsu, lampas, diski, tātad shadowlines, tumšie logi. Viņš izskatās skaisti. Man M4 bija Brooklyn Grau krāsā. Tā krāsa ir iespējīga. Ja tur ir melni elementiņi, tad piekritīsiet, izskatās viss skaisti. Bet tātad vairāk par šo auto, pa lielam jauna mašīna. 24. gada modelīts, kas ir ļoti labā izpildījumā ar Josefu. Atcerēsimies, kādreiz saucām Josefu. Tātad āķis bija vārdā Josefs. Tātad Josefs nereizi nav lietots. Tātad pilnīgi jauns. Ar M-sporta sēdekļiem. Pa lielam izskatā, viņš izskatās reāli tā kā M rītīgais modelis. Tātad šeit mēs redzam M jostas, M sēdekļi. Karbons arī ir interjerā, ne tikai eksterjerā, tāpēc viņam ir karbona interjera un arī eksterjera paketi. Softclose, mums ir dubultie pakešu logi, kas arī īstenībā būtu tikai normāli. Pa lielam autiņš ir reāli jauns. Autiņš ir jauns, karbons iekšā, karbons ārā, M sēdeklīši, Alcantaras griezta apšūms. Viennozīmīgi ar visu ādas paneru ar Alcantaru es varu pateikt to, ka šis aparāts ir tāds, kādam ir jābūt X5. Man liekas, baigi labais. Kā jums karboniņš, tātad glāzes arī sildās, dzesējās. Mašīna ir jauna, ar 11,000 nobraukumu. Pat īsti vēl tā teikt neiebraukts BMW, bet salonā ir, gan jau ir visādas mašīnas, bet šeit jūs redzat, ka te ir viss jauns. Aparāts ir pilnīgi svaigs. Kas, piemēram, mans svarīgs uzsvers ir, ka ir tie R22, ka ir M sēdekļi, ka ir Alcantaras griezti. Mani izmēra cilvēkam, kas ir 1,81 m, 1,82 m, tātad šis aparāts ir perfekts. Izmēra ziņā viņš ir perfekts. X7 priekš manis ir pa lielu, man X5 dara ideāli. Tāpēc, un šādā aprīkojumā tas ir viss, ko man vajag. Te ir karboniņš, te ir M sēdekļi, te ir pareizie diski, forša krāsa, iespaidīgi visi tie shadowline elementi, viņi reāli sajiet ļoti forši šito krāsu kopā. Tikai tāpēc es ņemtu arī šito krāsu, jo ir melnie akcenti, Harman Kardon mūzikas sistēma. Redz sarkanās bremžmašīnas. Protams, autīm ir garantija. Tātad šeit mums arī ir izgaismotā resti, kas ir īstenībā svarīgs faktors. Ir dienas gaišais laiks, to mēs neredzēsim, bet tomēr šādam X5 svarīgs faktors. Un, protams, M-Sport Package Pro. To, ko arī visi grib parasti redzēt šiem X5 modeļiem. Te mašīnīt ir jauna. Ko mēs varam gribēt 10,000, tas nav vispār nekas. Bet es zinu to, kad kāds no jums viennozīmīgi pateiks, Klau, nē, X6 tomēr ir labāks par X5. Un tā tad X6. Šeit mēs varam salīdzināt, kā izskatās matētā Frozen Pure Grey Metallic un Brooklyn Grau Metallic krāsa. Es esmu laikam matēto krāsu fans, bet es zinu, ka ļoti daudziem patīk glancētās. Protams, glancēto ir vieglāk kopt, bet tā tad pāris niansēs, jūs redzat X6. X6 kā X6 vairāk tāds dizainisks, sportiskāks. X5 tomēr tas vizuālais izskats viņiem ir nedaudz savādāks, bet man liekas abi šie interesantie modeļi, kas nav vienīgie mums. Mums ir citi arī pārdošanā X5 vēl modeļi, bet viņi izskatās iespaidīgi. Tāpēc piekritīsiet, salikums ir labs. Ja mēs vēlamies uzsvērt tieši opcijas abiem šiem auto, viņas ir īstenībā diezgan līdzīgas. Abi auto ir aprīkoti ar M sēdekļiem, kas manā izpratnē ir ļoti svarīgs aprīkojuma elements, jo M sēdekļi, viņi ir kvalitatīvāki, viņi tev vairāk tur tajās sēdekļi, viņi izskatās daudz iespaidīgāk. Man liekas, mašīna tātad šāda ar M sēdekļi viennozīmīgi izskatās krietni dārgāk. Tātad R22 viegli metāla diski, atkal mums ir pareizais stils ar sarkanajiem supportiem, kas viennozīmīgi izceļ visas mašīnas virsbūvi. Karbons spoilerīts, karbons mums ir interjerā un arī redz šeit mums ir eksterjera spoilers. X6 nav Josefs, X5 āķis ir. Ietilpīgāks mēs redzam to, ka augstuma ziņā viennozīmīgi būs ērtāk ielikt X5 kaut ko nekā X6. Un dziļumā viņš ir ļoti līdzīgs, bet kaut ko lielāku viennozīmīgi būs laikam ērtāk tomēr ielikt X5 modelī. Vizuāli
no aizmugurs. Man patīk tā X6 aizmugurīte, bet es esmu pazinko ļoti pozitīvi, tā teikt, noskaņots par facelift lukturiem. Facelift lukturi, viņiem tas shadowlining iekšā tajos lukturos, ja tev ir pareizie diski, shadowlines un melnie stikli, viņš ļoti labi smuki sajiet. Tāpēc, es laikam, man patīk X6 ļoti, bet man izskatās, ka šitajā gadījumā es laikam dotu priekšroku X5 aizmugurē. Ierakstiet komentārā, kurai labāk patīkās tev. Tātad, difuzoriņi. Šitas, viņi tādi ir neuzkrītoši, izskatās labi. Jautājums par ietilpību aizmugurē sēdošajiem. Apsēžamies tātad X6 tagad. X6 ir aizskariņi, X5 aizskariņu nav. Tātad aizmugurē sēdošajiem, te mums ir Alcantara un vēl panorāma. Tas gan ir krūti ar Skylounge. Šis bija nopietns gājiens no X6 puses, tikai tāpēc, ka te ir Skylounge. Man Skylounge patīk, man patīk panorāma. Ja jūs zināt, kas ir Skylounge, kaut kas uz rolls pusi, dienas tumšajā laikā tu vari romantiski pastīties zvaigžņotajā debesī, ko tev sniedz BMW ar skaistu krāsu gammu, interjeru apgaismojumu arī tavai panorāmas lūkai, kas izskatās ļoti kruti. Liekas, ka vairāk vietas ir īstenībā aizmugurē sēdošajiem nekā F16 modelī vēl. Protams, M-jostas. Paskatīsimies, kā šis izskatās. Te ir beņķis vairāk uz aizmuguri, bet īstenībā vietas arī ir pietiekami daudz. X6 bija sēdekļa apsilds, bet šeit jau ir tātad pilns klimats un arī ar apsildēm. Tagad šeit ir klimata kontrole. Bet arī mums ir Alcantara griestu apšūms. Es jums spējuši godīgi, no Alcantara tā ir ekskluzīva lieta, un tas nav kuram katram X5 vai X6. Un ierakst komentārā, varbūt tu gribi, lai mēs arī izlaižam ar viņiem testā un pastāstam, kurš braucās labāk, kurš nē. Tieši mans domas, kā man liekas, kurš braucās labāk un kurš nē. To mēs varētu iefilmēt nākamajā reizē. Abiem modeļiem ir apkārt skata kameras, bet X6 tas vizuālais izskats, ja mēs skatāmies no priekšas, no sāna, viņš izskatās tāds varbūt sportiskāks. Šis ir labs X6, tik tiešām labi aprīkots, laba mašīna. Bet, ja man būtu jāizvēlās, tur ir softs, 4 zonu klimata kontrole, šeit ir lūka, Skylounge nav softa. Kaut kādas lietas ir tajā, kaut kas ir šitajā, bet pārējās opcijas, tas ir pa lielam viss, viņiem tātad Alcantaras, karbona iekšā, ārā, M-sēdekļi, apsildes, ventilācijas, pastīsimies, mums ir sēdekļu ventilācijas, sēdekļu apsilde abiem, gan X5, gan X6, te ir viss head-upi, asistenti, ļoti, ļoti zolīdi. Ļoti grūti izvēle, es domāju, es savu galvu vārdu pagaidām neteikšu, tāpēc, ka ir lietas, uz kurām tu var argumentēt, kuras ir šajā un kuras ir tajā. Tāpēc es domāju, man ar abiem vajadzētu izbraukt, man vajadzētu viņus nocitēt, kurš braucās dinamiskāk, patīkamāk gaita, kuram ir. Te es varētu iedot gala vērtējumu par abiem auto, bet viņi, kā jūs teicu, man patīk matētā krāsa, jo matēts, redz, tomēr mēs redzam bildēm, tas matētais, viņam ir, tas jau ir kaut kas modīgs. Arī tās pašas glancētās krāsas, es zinu, ka ir ļoti daudz klienti, kas saka, nē, vai glancētu tā. Es pilnīgi piekrītu, glancētu ir vieglāk kopt. Matētajai krāsai tur ir, es domāju, ka viņi ir jānolīmē drošības pēc. Jānolīmē ar PPF, protams, caurspīdīgo vai matēto, kādas ir vēlmes. Pa lielu mēs arī jebkuru krāsu varam uztaisīt matētu ar matētu PPF. Tāpēc es jebkurā gadījumā šādu auto nolīmētu, lai pēc tam droši varētu un mierīgi braukt. Man patīk abi aparāti, un šie abi aparāti, kā jau es teicu, viņi ir ekskluzīvi. 24. gads. 10–11 tūkstoši nogājis. Otrs modelis mums ir X6, Noskrējiens šeit ir nedaudz lielāks, 28 755 km. Abi modeļi ir 3-litrīgi dīzeļi ar 210 kW un 286 zirgiem. Aprīkojums mēs salīdzinājām, dinamika viņiem būs ļoti līdzīga. Varbūt tomēr X6 būs nedaudz dinamiskāks, tāds sportiskāks. Kā kārtīgs BMW cienītājs, man viņa abi ļoti patīkās un abiem krāsas ir iespaidīgs, izstāsta kopā baigi labi. Un pats pēdējais moments, protams, cena. Tāpēc X5, X6 entuziasti sarosamies, šeit ir jūsu nākamais auto.